Makita instrumenti tā ir īstiem vīriem domāta tehnika. 1915. gadā Japānis Masaburo Makita Nagojas pilsētā nodibināja kompāniju, kur nosauca savā vārdā. Darbības pirmajos gados tā nodarbojās ar elektromotoru un transformatoru remontu un tirdzniecību, bet 1935. gadā kompānija sāka šos ģeneratorus un elektromotorus eksportēt, un pirms 15 gadiem par Makita tehniku uzzināja arī Latvijā. Galvaspilsētā darbojas jauns firmas veikals un servisa centrs. Mūsu veikals ir samērā jauns. Mēs apmēram esam kaut kādi nepilni 6 mēneši darbojamies pašlaik Latvijā. Mēs piedāvājam tīri Makitas produkciju. Tikai un vienīgi mēs veicam gan garantijas remontu, gan arī servisu pakalpojumus mūsu uzņēmējiem, kas pērk mūsu instrumentus. Kompānija Makita ir līderis celtniecības instrumentu izstrādes sfērā. Vairāk nekā 80 gadus kompānija ražo instrumentus darbā ar koku, betonu un citiem celtniecības un rūpniecības materiāliem, kā arī instrumentus dārzkopībai un meža izstrādei. Šodien mūsu piedāvājumā ir vairāk nekā 1000 instrumentu un tiem domātu aksesuāru nosaukumu. Makita nodaļā Rīgā Katoļu ielā 33 iespējams pat šo tehniku nodot remontā, jo firmas servisa centrā strādā pieredzējuši un profesionāli meistari. Mums ir veikals servis, kur mēs cilvēkam iegādāties instrumentus paskaidrojam, visu pamācam par to, kā arī visādas aksesuārus piedāvājam līdz, kas nāk viņiem. Nopērkot instrumentus, Makitas ražotos, mēs arī veicam visiem garantijas apkalpošanu. Te katrs celtnieks vai dārzkopis atradīs sev nepieciešamo instrumentu. Kā tik te nav? Perforatori, āmuri, urbi, skrūvgrieži, dimanta zāģi, finieru zāģi, metāla šķēres, frēzes, slīpēšanas un pulēšanas mašīnas, darbgaldi asināšanai, elektriskie zāģi, krūmgrieži un zāles pļāvēji, putekļu sūcēji, akumulatori, ierīces, instrumentu glabāšanai un transportēšanai un ne tikai. Visu ražo 8 Makita uzņēmumos, 2 no tiem atrodas Eiropā, Anglijā un Vācijā. Firma pastāvīgi paplašina piedāvājumu un piegādā preces tirdzniecības vietām, un tām ir speciālas draudzīgas cenas.